Ir ļoti grūti sakotnēji atteikties pilnībā no cukura. Tu mazliet jūdzies nost pirmo laiku. Bet pēc tam tu sāc pierast. Un pirmo reizi, kad es ievēroju šo diētu, man viņa izdevās. Pēc 1 mēneša uz viņas man mainījās garšas skārpiņas. Tās lietas, kuras ir rūgtas, man likās saldākas nekā jebkad manā dzīvē. Ja? Piemēram, rūgtā šokolāde melnā man garšoja jau saldāk. Tas bija ļoti interesanti. Un ar viņu ir tā, ka ja tu sāc to diētu, tev ir jānoturās visu laiku. Tas ir tāpat kā alkoholisms. Es jums pateikšu godīgi. Ja tu paņemsi kaut mutīti cukura, pēc mēneša šīs dietas tu norausies kā traka. Tu ēdīsi visus cukurus, nevarēsi apstāties. Nevarēsi. Bet man plānos tā kā cukurs vispār, tas baltais cukurs mums nenes nekādu labumu dzīvē vispār. Tikai, varbūt endorfīnu, ja. Tad es plānoju no viņa atteikties pavisam. Un es tiešām gribu, pavisam, uz visu dzīvi, ja. Un es tiešām gribu paskatīties, kā mainīsies manas garšas skārpiņas pēc ilgāka perioda bez cukura. Tas ir reāli tāds tīri zinātnisks eksperiments.